Šis ir 5. Premjerministrs spēle jāatgādina, ka notiek sadarbībā ar Delfiem žurnālu ir un arī jaunatņu darbībā, un mums šodien izbalsošanas spēle, kas nozīmē, ka ir atnākuši 3 dalībnieki, bet vairāk došu vārdu pastāstīt, Dani, kas tad mums šodien paredzēts. Jā, kā jau tu teici, šis ir īpašs un ļoti nozīmīgs raidījums. Pirmais raidījums, kur par palikšanu spēlēs, varbūt premjerministrs sacensties 3 iepriekšējo kārtu mazāk veiksmīgie spēlētāji, un tas ir tie, kuri mūsu interneta balsojumā saņēma vismazāk balsu un arī neieguva ekspertu imunitāti. Lai pierādītu, ka jūs tomēr varat kļūt par premjerministru, vispirms es gribu sasveicināties Anastasija Smirnova, šeit Bruno Bachs un Artūrs Vītoliņš. Labdien! Tā kā laipni aicināti atpakaļ studijā. Un šodien tātad pierādīt, ka jūs tomēr varat kļūt par premjerministru, jūs varēsiet parādot savas spējas diskusijā. Jums būs jāatpazīst bijušie premjerministri, kā arī jāsaka runa pamatojot, kāpēc tad tieši tu vari būt premjerministrs. Raidījuma noslēgumā mēs sazināsimies arī ar politologu Ivaru Iebu. Viņš jau tagad sāk klausīties raidījumu un varēs novērtēt jūsu katru ambīciju un spēju kombināciju. Atgādinu, ka mūsu spēles sociālo mediju kontos var atrast saiti uz balsošanu. Twitterī tas ir @premjerministrs, Facebookā jāmeklē spēles var būt premjerministrs, un tur arī atrodam plašāku informāciju par spēles dalībniekiem. Tātad var arī reizē klausīties radio un lasīt. Es īsi atgādināšu, Anastasija Smirnova nepilni 20 gadi rīdzniece, studē vēsturi un strādā par pētnieci Rīgas geto un holokausta muzejā, īpaši norādījusi savas zīmēšanas prasmes. Bruno Bacham gandrīz 28. Jā, precīzi. Šobrīd Bauskas bērnu un jauniešu centra skolotājs, arī treneris Samsung skolā nākotnē, pirms tam strādājis par skolotāju vispār izglītojošā skolā iespējamās misijas dalībnieks par īpašiem talantiem, runājot norāda savas DJ prasmes, tā kā mēs esam radio, un arī zīmēšanu, īsfilmu veidošanu, karikatūras. Un Artūrs Vītoliņš savukārt savā idejā par Latviju runāja par valsts vienošanu, arī norādot, ka ir iespējama pat tāda utopiska ideja kā cukura nozares atjaunošana Latvijā, studē programmēšanu, 18 gadus vecs, ar moto es pieļauju kļūdu, jo darīju, un atzīstu, ka esmu vainīgs. Tā varētu būt politiķa, tā teikt, moto nākotnē. Sākam spēli ar diskusiju. Gribu ar jums parunāties par 3 aktuāliem tematiem, un viens ir Eiroparlamenta vēlēšanas un to rezultāti. Mēs redzējām, ka Latvijā savu balsi nodeva mazāk nekā 1/3 daļa vēlētāju. Vai jūsuprāt šāds politiskais kūtrums nav biedējošs, un ko var darīt lietas labā, lai, piemēram, Saeimas vēlēšanās rudenī mēs neko tādu neieraudzītu, ka būtu aktīvi vēlētāji? Ja drīkst, pirms mēs sākam atbildēt jautājumu, mēs zinām, mums ir pačukstējuši, ka studijā šodien ir viens jubilārs, kuram ir dzimšanas diena. Tā ir Anna. Mēs vēlamies sveikt jūs dzimšanas dienā. Būs arī dziesma? Labi, okay. Mēs tieši to gribējām dziedāt. Jā, mēs neesam ļoti izteikts balss īpašnieki, bet mēs centīsimies. Daudz baltu dieniņu laimīņā dodi, diženi, rāženi dzīvojoti. Paldies, es nosarku. Paldies jums liels, lai veicas visiem. Ļoti labi politiķi īpašību novērst. Aiziet prom no tēmas. Mēs jau aizmirsām jautājumu. Bet tātad Bruno gribēja ņemt. Manuprāt, šie rezultāti, šī aktivitāte lieliski parāda iedzīvotāju noskaņojumu vispār pret politiku. Un, manuprāt, katram sabiedrības loceklim, kam ir iespējas ietekmēt šo vēlētāju viedokli, ir jārūpējas, lai viedoklis būtu aktīvāks. Te nekādas problēmas nav? Ir problēmas. Pirmkārt, skolās ir ar bērniem nekautrējoties jārunā par to, ko nozīmē būt aktīvam, kādēļ ir jābūt aktīvam. Sabiedrībā politiķiem ir jārunā, jānāk, jāskaidro. Es ļoti atbalstu deputātu vēlmi televīzijā izteikties, bet ir arī māksla atnākt pie tā paša pensionāra uz kultūras namu. Māksla ir atnākt, paviesoties kaut vai tirgū, saprotot, ko domā cilvēki, un respektīvi uzklausīt maksimāli daudz viedokļu, un līdz ar to arī vēlētāji justu, kad politiķi ir ieinteresēti tajā, kas notiek.
Anastasija, Artur, vai jūs piekrītat, ka tikai ar tiešu kampaņu arī mēs tagad mudināsim cilvēkus iet pie urnām? Jā, es pilnīgi piekrītu Bruno par kampaņu, bet ir vēl viens aspekts, kas arī jāņem vērā tieši Eiroparlamenta vēlēšanās. Es domāju, ka Saeimas vēlēšanas cilvēki piedalīsies daudz aktīvāk, jo vēl šīs parlamenta vēlēšanas parādīja ka mūsu sabiedrība nav vēl tik labi ieintegrēta tajā kopējā Eiropas Savienības saprašanā, un arī cilvēki arī jāizglīto par to. Jā. No pieejamās informācijas, kas esmu lasījis, esmu dzirdējis, ka daudzās citās Eiropas valstīs aktivitāte vēlētāju ir pat krietni mazāka kā Latvijā, tāpēc es uzskatu, ka salīdzinoši Eiropas fonu Latvijā nemaz nav tik pasīvi balsojis, kā mēs uzskatīt. Lai gan tomēr 30% salīdzinājumā ar kaut kādiem 60 mūsu Saeimas vēlēšanās ir ļoti maz tomēr. Tad skatāmies uz tiem, kam iet kūtrāk nekā mums un priecājamies. Tas arī nebūtu īpaši pareizi. Bet tas, manuprāt, parāda to, ka cilvēkiem Latvijā viņi netic Eiropas Savienībai, iespējams, viņi netic Eiropai. Tāpēc viņi nedod šīm vēlēšanām, viņi uzskata, ka mūsu balsis neko nemainīs. Viņi uzskata, ka viens cilvēks nevar neko paveikt. Ja mūsu Eiropā pārstāv 8 cilvēki, kur Eiropas parlamentā ir 750, ja nemaldos, tad viņi uzskata, ka iespējams Latvija neko nevar iespaidot. Un tas ir mans skaidrojums, kāpēc latvieši nedodas balsot uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Kopsavilkumā es varētu tā kā vienā teikumā aptvert jūsu visu izteiktās domas, kā iedzīvotāji nedomā, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tik svarīgas, tāpēc es gribēju turpināt nākamo tematu izvērst par Saeimas vēlēšanām. Pirms dažām dienām televīzijas intervijā Sandis Ozoliņš, visiem zināms hokejists, ir paziņojis, ka viņš iet politikā. Vai jūs atzīstat šādu slavenu cilvēku, sportistu pievienošanās politiķu rindām, vai tas var dot pozitīvu pienesumu politikai, vai jūs šādi nerīkotos, ja jums būtu savā partijā jāiegūst balsis Saeimas vēlēšanās? Es domāju, lai iegūtu balsis savai partijai, šāds solis ir ļoti vajadzīgs. Piesaistīt valstī plaši zināmu cilvēku, kurš spētu šīs balsis piesaistīt. Bet par to, vai Ozoliņam tiešām bija jāiet politikā, šo cilvēku es kā hokejists ļoti cienu un viņš ļoti patīk. Bet es neesmu pārliecināts, ka viņš politikā pašlaik varētu īpaši iederēties, lai gan to, protams, arī rādīs laiks. Tā bija Artura Vitoļņa atbilde, Anastasija. Jā, es piekrītu par to diskutablo jautājumu, bet es arī laikam gribētu teikt, ka laiks rādīs. Un, teiksim tā, varētu mēģināt un tiešām varētu teikt, ka personīgi šis cilvēks ir leģendārs, ir populārs un viņš ir diezgan gudrs un apģērbīgs. Bet tikai, laiks rādīs, tā ir ļoti universāla atbilde. Tā nav, vai tu atbalsti to, ka tiek piesaistīti politikai tālu esoši cilvēki, lai tikai nozvejot balsis? Principā, protams, es to neatbalstu, jo tāda parādība principā ir negatīva, bet, ja šis cilvēks pats, tā ir viņa iniciatīva, bet to mēs jau nevaram redzēt. Bruno, kā tev šķiet, vai tas ir paša Sanda Ozoliņā ļoti izsvērts lēmums, vai viņš tiek izmantots? Mans viedoklis šajā jautājumā būtu tāds, ka es negribētu akcentēt konkrēti profesiju, vai tas sportists, vai tas ir dziedātājs. Ir svarīgi, ka šie cilvēki nāk politikā un nepazaudē šo cēlos ideālus. Un tiešām, ja viņi iet politikā, viņi tiešām grib kalpot valsts labā. Tas ir, manuprāt, primārais, kam ir jābūt. Un vienkārši piemērs, ko izdarīja Šķerbātiks, esot politiķis, tas lieliski parādīja attieksmi viņam pret to, kas notiek valstī, un nedaudz pazeminot šo kaut kādu sportista iešanu iekšā politikā. Bet, manuprāt, es vēlreiz gribu novērst šo manu komentāru, ka tas nav tikai par sportistu, tas ir tikai par jebkuru cilvēku, kas dodas politikā. Par atpazīstamu cilvēku. Atpazīstamu cilvēku, bet arī atpazīstamam cilvēkam tomēr ir ideāli kaut kādi mērķi, ko viņš grib realizēt, un es tiešām esmu naivs laikam, es neticu, ka šis atpazīstamais cilvēks riskē ar savu karjeru, ar saviem sasniegumiem, neizanalizējot šo vietu, kur viņš dodas. Manuprāt, viņam ir svarīgi saglabāt savus ideālus. Tu tici. Es ticu Ozoliņam.
Vēl pavisam īsts jautājums jums turpinot šo tematu. Sandis Ozoliņš ir izvēlējies pievienoties partijai, kam šobrīd nav pārstāvniecības Saeimā, kur arī tagad nepārvarēja 5% barjeru. Vai jūsuprāt, cilvēkam, kurš izlemj, ka ir laiks iesaistīties politikā, ir vērts tā kā uzjundīt un veidot jaunu partiju, vai tomēr prātīgāk ir pievienoties jau esošam spēkam? Es domāju, ka šis lēmums pievienoties Latvijas attīstībai saistīts ar to, ka viņš uzskata, ka viņa ideāli, viņa mērķi, ko viņš vēl sasniegt Latvijā, ir tieši saistīti ar šīs partijas izvirzītajiem mērķiem. Ja viņš vēlētos vienkārši tikt iekšā Saeimā un tā sakot, kā lielākā daļa, manuprāt, Saeimas deputāti tur vienkārši truli atsevišķi, tad viņš būtu pievienojies kādai populārākai un spēcīgākai partijai. Šajā gadījumā es uzskatu, ka viņš pievienojas iespējams tādai netik spēcīgai partijai tikai tāpēc, ka viņu idejas sakrīt un iespējams mērķi. Paldies, Artur. Anastasija? Jā, es pilnīgi piekritīšu iepriekš minētajiem aspektiem. Un, principā, jā, pirmkārt, tas lieliski parāda par to, ko teica Bruno. Tātad cilvēkam ir ideāli, un viņš iet mērķtiecīgi tajā partijā, nevis tā, kur tagad ir vadošākā. Un otrkārt, jāsāk ar mazumiņu. Paldies, Anastasija. Bruno? Par partiju attīstībai. Repšam ir darbi, partijai darba vēl nav. Kas uzrunāja, manuprāt, Ozoliņu, un es domāju, varbūt vēl kādu citu vēl uzrunās, ir šī ideāli, ko gatava izpildīt šī partija. Un arī es personiski, ja mani uzrunātu un mani aizrautu šie ideāli, ja pirmkārt man aizrautu pats līderis, kas ir partijas lokomotīva, kāpēc gan ne? Tā ir pieredze, un man kā politiķim, kas ir iesaistījies jaunā iniciatīvā, man ir tiešām iespēja ietekmēt, un es tam ticu. Un tāpēc, ja mani arī aicina, tad arī ar to arī rēķinās. Mans trešais jautājums diskusijas sadaļā ir vairāk ārpolitisks, arī ņemot vērā Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātus. Ļoti daudzās Rietuma Eiropas valstīs ir uzvarējuši radikālā spārna politiķi, tie, kas ir atklāti runājuši par to, ka viņi ir pret imigrāciju. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Vai jūs atbalstāt integrētu, vienotu Eiropu, vai jūs arī, ja jums tagad būtu bijusi Eiropa parlamenta deputāta kandidāta kampaņa, vairāk runātu par katras valsts un Latviju šajā gadījumā vairāk izteiktu neatkarību no Eiropas Savienības? Lūdzu, kurš pirmais? Es domāju, ka Arturs. Ir ļoti svarīgi, ka mēs rūpējamies par savu valsti, bet ja tagad pie varas nāks ļoti daudz šo galēju labo vai kreiso partiju, tas norādīs to, ka valstis kļūst ļoti nacionālistas noskaņotas, un Eiropas Savienība kā struktūra varētu lēnām sākt izirt. Varētu pazust šī saikne, šī kopības sajūta. Tas ir negatīvi? Es domāju, ka tas ir negatīvi, tāpēc, ja mēs esam iesaistījušies Eiropas Savienībā, un šī Eiropas Savienība izjūg, mēs praktiski atkal paliekam vieni paši. Es domāju, Latvijai kā tik mazai valstī ir nepieciešami tā kā sabiedrotie. Jūsu viedoklis? Mans viedoklis varbūt nebūs tik izvērsts kā iepriekšējā jautājumā. Es šos radikālos grupējumus, ja partijas sauc nedaudz par populistiem. Un, manuprāt, tīrā izpratnē viņa tāda ir, jo tā ir viņu varbūt vienīgā iespēja un lielākā iespēja pirmkārt atšķirties un iekļūt šajā es pat teiktu, tajā cietajā masā, kas ir Eiropa. Un zinot, cik tur ir ļoti grūti izmainīt kaut ko. Tipisks piemērs mūsu pašu Eiroparlamenta vēlēšanās bija partija, aizmirst diemžēl nosaukumu, kur aģitēja vēlētājs par to, ka mums ir jāizstājās no NATO un Eiropas Savienības atpakaļ latu. Arī populisti, kuriem apakšā segums nav nekāds, izdarīt to, man liekas, ir nereāli pie šodienas apstākļiem. Un, uz ko viņi tēmē uz šo lielo sabiedrības daļu, kurai nav viedokļa. Un emocionālie bieži vien izteikumi, manuprāt, paņem šo sabiedrību, kurai nav viedokļa. Un tāpēc mans viedoklis, ka demokrātiskajās instancēs, kur ir arī Eiropa, vienmēr būs pieļaujamas dažādas labējas vai kreisīski orientēti izteikumi, ja partijas, bet ļoti, ļoti jāizsver vēlētājiem un vispār sabiedrībai, ko viņi saka, ko viņi postulē. Jā, turpinot Bruno tēmu, protams, ir ļoti svarīgi izglītot sabiedrību par to visu, bet es atcerējos, ka viens no Eiropas Savienības lozungiem ir vienoti dažādībā, un tāpēc turpinot to tēmu, mums ir jāapzinās, ka mums ir svarīgi gan tas demokrātijas un integrēšanās process, gan, protams, katrai valstī ir jāsaglabā
savas nianses un savu unikalitāti, bet arī runājot tieši par Eiropas parlamenta vēlēšanas un tiem kandidātiem, kas iekļuva arī šajās vēlēšanās, šajā Eiropas parlamentā, es teiktu, ka arī, piemēram, mūsējie, tie ir ļoti dažādi kandidāti, un tie arī ir pretējo viedokļu kandidāti. Tātad no vienas valsts, no mūsu pašu Latvijas, nāk kandidāti ar dažādiem viedokļiem, tāpēc... Paldies, tas, ko es no jūsu atbildēm saklausīju, ka jūs vēl nesaskatāt tādas lielas briesmas šajā Eiropas Savienības tendencē. Es gribu turpināt mūsu spēli ar audio uzdevumiem un atgādināšu, ka sociālajos kontos @premjerministrs un Facebookā es varu būt premjerministrs, varat balsot par šīs spēles dalībniekiem šajā dienā, un nākamais uzdevums ir audiāls. Jums būs katram konkrēts premjerministrs jāatmin noklausoties viņa teikto Annas atskaņojumā. Tātad es domāju, pirmais jautājums būs Anastasijai, klausies uzmanīgi. Jāsaprot, ka valūtas režīms, fiskālā politika, monetārā politika un valsts struktūrālā uzbūve, pārvaldes uzbūve, tie visi 4 ir savstarpēji pilnīgi saistīti. Un viņi arī jālieto visi kopā. Nevar izvēlēties tā. Vienu mēs nelietosim, varbūt 2 instrumentus mēs vispār nelietosim un cerēsim, ka būsim paši labākie. Nebūs tā. Vai var arī atpazīt premjerministru? Es varu minēt, varbūt tas ir Ivo Godmanis. Ivo Godmanis? Ivo? Jā. Mums varētu būt Ivars Godmans, bet Anna zina pareizo atbildi. Anna saka, tas nav tā. Tas būs Šķēle. Vai atceries tādu premjerministru? Jā, ar ko viņš bija iezīmīgs tavās atmiņās? Manās atmiņās viņš arī bija iezīmīgs ar to fiskālo politiku, ar ekonomisko orientētu politiku. Vai tu atbalsti viņa politiku? Teiksim tā, es būšu neitrāla. Brunā gribēja piebilst. Jā, tas, ko es atceros, noteikti, ka viņš bija vienīgais premjeras, kas spēja ieņēmumus sabalansēt ar izdevumiem, uztaisīt 0 budžetu. Tas man tāds atmiņā palicis. Paldies, tad nākamais jautājums Bruno. Tās lielās bažas patiešām šobrīd ir, vai mēs esam uz pareizām sliedēm uzlikuši kopējo reformu procesu. Bet, kā lai saka, viens mudina otru, ar vien samazināts finansējums, tiešām spiež arī atbildīgās amatpersonas domāt, kā šī finansējuma ietvaros nodrošināt iepriekšējo pakalpojumu kvalitāti vai pat viņus uzlabot. Un tas nav iespējams bez reformām. Un šobrīd ir zināmas cerības, ka tās reformas tiešām izdosies, bet spiedienu nedrīkst atslābināt ne uz mirkli. Pēc smaidiem studijā es saprotu, ka jūs zināt, kas ir šis jau šodien pieminētais. Man pat būtu vajadzīga tikai 1 sekunde, lai viņu atpazītu. Es teikšu, ka šī persona man iedvesmo, un man iedvesmo, es ilgi analīzēju, kas man aizrauja viņā. Man iedvesmo viņa demagoga prasmes un tas, kā viņš šo runu sāk no zemākas frekvences un aiziet uz augstāku. Un viņam šis runas veids ir atpazīstamākais no visiem premjeriem. Tas ir Reinars Repšs. Jā, protams, jūs atbildējāt manā vietā. Paldies. Jā, tas ir Reinars Repšs. Tad tu varētu viņu likt savā sarakstā pie tādiem saviem elkiem valsts vidū? Tad, kad es biju maziņš, es ļoti aktīvi jau sekoju politikai līdzi un to, kas notiek televīzijā. Un tajā brīdī, kad Reinars Repšs runāja par Latvijas rubļa ieviesamību, tad, kad viņš piedalījās kaut vai Tautas frontē, citās aktivitātēs, kad viņš bija premjers, viņš atstāja ļoti harizmātiskas personības iespaidu manā izpratnē. Paldies, Bruno. Un tad pēdējais audio jautājums Artūram. Cilvēki, kas ir manipulēti ar pūli un ar sabiedrību, viņiem ir jābūt atbildīgiem cilvēkiem un jārēķinās arī ar sekām. Jo cilvēku piemānīt ir ļoti viegli un spēlēties ar vārdiem ir vēl vieglāk. Un vēl vieglāk ir tiešām cilvēkus mobilizēt alkohola reibumā, vandālismu. To nav viegli izdarīt, to kurš var izdarīt. Lūdzu, tava atbilde. Šī ir diezgan dzirdēta, bet esmu diezgan jauns. Tāpēc tie vārdi joki visu neatceros. Ja nemaldos, iespējams, tas bija Ivars. Ja nemaldos, tas bija iespējams Ivars Godmanis, ja nekļūdos. Bet es noteikti šo cilvēku atpazītu pēc vārda, ja pateikt. Nē, Ivars Godmanis tas nav. Mēģinu vēl vienreiz. Vai iespējams Kalvītis? Jā.
Vai ņemot vērā to, ka tu teici, tu esi vēl joprojām jauns, vai tu atceries viņa darbības gadus? Egers Kalvīts bija no 2004. līdz 2006. gadam pie varas. Vai tu no saviem skolānu gadiem atceries, ko viņš ir izdarījis? Es atceros, ka šos laikus cilvēki joprojām sauc par treknajiem gadiem, kad cilvēki saņēma samērā liels algus, tad liels, kā sauc, piemaksas, tas sākot pie algām. Prēmijas, jā, saņēma lielas prēmijas, un cilvēki pēc trekno gadu beigām, teiksim tā, neīpaši šo personu ir iemīlējuši. Vai tu vēlētos līdzināties Egeram Kalvītim? Nē, esmu šo cilvēku īpaši daudz pētījis, un par viņu daudz faktus arī nezinu, tāpēc man grūti šo jautājumu būs šoreiz atbildēt. Paldies, tik tālu audio uzdevumi, un tūlīt turpināsim spēli. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Mediju spēle Es varu būt premjerministrs. Katru ceturtdienu pēc 4 5LV Domnīcā. Mēs turpinām spēli Es varu būt premjerministrs. Atgādinu, ka šī ir ļoti nozīmīga spēle, un 3 dalībnieki cīnās par palikšanu spēlē un turpināšanu. Twitterī @premjerministrs un Facebookā Es varu būt premjerministrs varat balsot par mūsu spēles dalībniekiem, un turpinājumā katram uzdošu 3 jautājumus. Tā teikt, noskaidrojot jūsu erudīcijas spējas. Sāksim ar Bruno. Pirmie 3 jautājumi tev. Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadskārtā Latvijas Nacionālajā operā notika Jāņa Lūsēna un Māra Zālītes mūzikala pirmizrāde. Nosauc ievērojumu Latvijas politiķi, kuram veltīts šis mūzikls. Pēc teorijas viens no ievērojamākajiem prezidentiem ir Ulmaņkungs, bet diez vai. Es domāju, ja mēs svinam Latvijas svētkus, noteikti tas varētu būt pirmais prezidents. Īsti tiešām nepateiks par šo operu, bet es liktu likmes, ka tas varētu būt Jānis Čakste. Tomēr jāiet uz mūzikliem. Biežāk šīs mūzikls bija par Zigfrīdu Anumerovicu. Otrs jautājums. Nosauc hokeistu, kurš šī gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā kā pēdējais guva vārtu spēlē pret olimpisko čempionu pret Kanādas izlasi. Olimpiskajās spēlēs? Jā. Tātad mūsu izlasē pēdējais pret Kanādas izlasi. Vārtus guva. Nebūs? Godīgi teikšu, nebūs. Tas bija Lauris Dārziņš. Un, manuprāt, nākamais tev ir ļoti viegls jautājums. Cik deputātu tiek ievēlēti Eiropas parlamentā, lai pārstāvētu Latviju? 8. Paldies tev. Paldies jums. Anastasija, tev nākamie 3 jautājumi. Kā sauc latviešu izcelsmes Amerikā dzīvojošu gleznotāju, kuras personāla izstāde ir atklāta Rīgas biržā? Tepat netālu. Jāpāriet pār Domu laukumam. Es minēšu varbūt Rotko. Nē, dzīvojoša gleznotāja ir Vija Celmiņa. Šajā vērtību apkopojumā ir iekļautas Latviju dainas, Rudzumaize, Suitu kultūra telpa, Jāzepa Vītola gaismas pils un citas Latvijas kultūru raksturojošas vērtības. Kas tas ir? Vērtības, kas iekļautas UNESCO? Šis būs Latvijas kultūras kanons. Cik ministriju patstāvīgu vadību papildus saviem tiešajiem pienākumiem var uzņemties ministru prezidents? Ja rodas tāda nepieciešamība. 5. Viņš var uzņemties tikai vienas ministrijas vadību. Paldies, Anastasija! Un noslēdzot, nākamos jautājumus uzdošu Artūram Vītoliņam. Tātad 3 jautājumi. Cik nomināli vērtībās tiek izlaistas eiro centu monētas? Ātri pārdomā savu māku saturu. 7, 8. Nē, 6 ir mazāk. 6? Ir 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu. Eiro un 2 eiro neskaitas? Eiro centu monētas. Jā, eiro centi. Nākamais atkal mums ir hokeja jautājums. Kurš latvietis Nacionālajā hokeja līgā ir spēlējis visilgāk, un tev ir atbilžu varianti? Artūrs Irbe, Sandis Ozoliņš, Kārlis Krastīņš vai Haralds Šnepsts? Manuprāt, Sandis Ozoliņš. Es domāju, ka šis ir tāds tā kā atjautības jautājums, un Haralds Šnepsts ir pareizā atbilde, jo tas būtu tas, ko tu droši vien neminētu. Tā būtu gan. Un 3. jautājums tev. Kurā mēnesī atzīmē Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas dienu? Kad atdana Latviju Dievu vīra,
īsti nenāk prātā šis datums. Šis datums ir 26. janvāris. Paldies, Artur! Noskaidrojām ar dažādiem jautājumiem mūsu spēles dalībnieku erudīciju, un mums ir jau sazvanīts eksperts politologs Ivars Ieps, kurš visu šo laiku ir arī klausījies gan jūsu diskusijas, gan atbildes, gan arī komentārus par ekspremjeriem. Sveiks, Ivar! Halo, jūs mums dzirdat? Labdien! Halo, sveiki! Jā, tad kāds būtu jūsu komentārs par tikko dzirdēto, kā jūs vērtējat jaunos topošos premjerministrus? Nešā ne tā, kā mēs redzam, kas attiecās uz tādiem Latvijas politikas pamatfaktiem, tur tās zināšanas ir tādas, kas varētu uzdot jautājumu, kādēļ vispār divi no šiem pretendentiem ir iedomājušies, ka viņiem uz kaut ko tādu vajadzētu pretendēt, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka no šīs kompānijas neapšaubāms līderis manā skatījumā ir Bruno, kuram ir gan faktu zināšanas, gan arī spēja izteikties. Kas attiecās uz Anastāsiju un Artūru, tad patiešām varētu vēlēties labāk, jo ir skaidrs, ka kaut kādas pamatlietas tomēr cilvēkam, kurš pretendē piedāvāt sevi kā topošo Latvijas valdības vadītāju, vajadzētu tomēr būt mazliet izglītotākam par to, kā tad īsti Latvijā tā politiskā dzīve norisināt. Cits jautājums ir, protams, par to, ka jautājums ir par, vai šeit ir vienlīdzīgi spēles noteikumi, jo tā vecuma starpība ir patiešām viena no lietām, kas man mulsina. Skaidrs, ka cilvēks, kas tikko kā ir beidzis vidusskolu, un tas ir Artūra un Anastāsijas gadījums, es nezinu, vai viņi pat ir beiguši, bet kaut kur tur, tomēr ir kaut kas mazliet cits nekā cilvēks, kurš ir krietni nobriedušāks, 28 gadi un tā tālāk, jo mēs zinām, ka šis laiks 20 pāri ir tas laiks, kad cilvēki lielākoties izglītojās, iegūst jaunu pieredzi, zināšanas un tā tālāk. Tā kā es, protams, ka no šīs trijotnes viennozīmīgi dodu priekšroku Bruno, bet to es daru ar diezgan smagu sirdi, tāpēc, ka es neesmu pārliecināts, cik vienlīdzīgi patiešām ir izejas nosacījumi trijiem spēlētājiem. Bet kas, jūsuprāt, ir tās galvenās lietas, kas viņiem būtu jāzina, neatkarīgi no tā, cik viņiem ir gadu vai kāda ir šie izejas nosacījumi? Pirmkārt, vajadzētu radīt pārliecību, ka jums pašiem ir kaut kāda pārliecība, par kalambūru, par kuras dēļ jūs esat spējīgi iesaistīties un kuru spējat aizstāvēt. Anastāsija, kur, protams, kā vienīgā meitene neapšaubām daļoja visu šo pasākumu, tomēr lielākoties vienkārši tikai piekrīt visam, kas tika teikts, un teica, jā, tā jau ir. Tas, ja mēs raugāmies uz tādu, ja cilvēks grib patiešām saistīt savu tālāko nākotni ar politiku, tur patiešām būtu vērts pārdomāt par to, kā savu pozīciju patiešām aizstāvēt. Ar Artūru tur, protams, varētu uzdot jautājumus par to, ka, cik lielā mērā tas, kas tika teikts, piemēram, par Eiropas Savienību un par to, ka tā principā nav problēma un tā. Es domāju, ka, protams, kaut kādā ziņā varbūt tajā arī ir taisnība, bet, diezin vai mēs varam tagad tā jauki salikt rokas un teikt, ka, viss ir ok, un ka īstenībā jo mazāk iet, jo labāk un tā tālāk. No šī viedokļa raugoties, tās ir, protams, tās lietas, kuras krīt acīs, es neko tādu īpaši oriģinālu un interesantu, godīgi sakot, nedzirdēju no viena no runātājiem, bet arī runas spējas tomēr ir viena no lietām, kas būtu jāizkopja, un tā ir viena no lietām, pie kā grēko mūsu profesionālie politiķi, kuri jau šobrīd izpilda dažādas valsts funkcijas, bet cilvēkiem, kas gribētu šo darbu darīt tālākā nākotnē, būtu vērts pievērst uzmanību savai latviešu valodai, nelietot nemitīgi kavietā kad, kas ir viena no lietām. Protams, to dara arī mūsu ārlietu ministrs, vai ne? Bet, es atvainojos, nevajag līdzināties pēc sliktiem piemēriem, vajag tomēr iereiz runāt par latviešu valodu kā nozīmīgu Latvijas valsts identitātes simbolu, tad vajadzētu kā minimums mēģināt šo valodu runāt daudz maz pareizi, vai ne? Un arī nepiesārņojot ar visādiem norādāmajiem vietniekvārdiem, kas nemitīgi parādījās
šajās runās, tur šis te un šam te un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir lieta, bet tās ir lietas, kuras ir jāmācās. Es domāju, ka visi 3 šīs dienas sesijas dalībnieki, ja viņi patiešām to nopietni gribētu, es domāju, ka viņi visi 3 ir pietiekoši spējīgi uzsākt politisku karjeru, patiešām domāt ne jau no premjerministra amata sākot. Labi, paldies jums liels par sarunu. Paldies jums liels, Ivar, kā atbildējāt. Visu labu! Paldies, tātad Ivari iebedotā imunitāte šoreiz tiek Bruno. Es tikai gribēšu piebilst Iebkunga teiktajam, ka arī politikā jau mūsu premjerministru vecumi ir bijuši ļoti dažādi, un tas nevienmēr ir nozīmējis vairāk kompetences tam, kam ir lielāks gadu skaits. Bet tagad paldies spēles dalībniekiem. Patiesības mirklis ir klāt, un Annai ir atbilde uz jautājumu, kurš turpinās spēli un kurš ne. Nu, jā, kā jau minēja Ivars Ieps, tad Bruno Baks saņēma no viņa imunitāti, un arī viņam ir vislielākais balsu skaits. Tā kā, atcīmredzot, viņš spēli turpinās. Un otrajā vietā ar nelielu balsu pārsvaru, bet tomēr ir Artūrs. Tā kā mums būs jāsaka... Paldies, Anastasija, par piedalīšanos un spēli. Bija tiešām prieks. Tad ceram tevi redzēt vēlāk skatītāju atbalstītāju rindās, bet ar pušiem tad mēs turpināsim spēli kādā no nākamajām ceturtdienām un arī nākamā ceturtdiena pēc 4:00 šeit savukārt atkal būs mans kolēģis Aidis Tomsons. Paldies visiem, kas klausījās. Šī bija spēles var būt premjerministrs sadarbībā ar Delfiem ir un jaunatni darbībā, un mēs tiekamies jau nākamā ceturtdien un turpinam spēli tālāk. Nākotne ir nākotnes cilvēku rokās. Tu klausies 5 LV.